Tavas acis tik melnas kā ugunī grauzdēta maize, tavas lūpas kā nodzisušas ogles. Precamies? Ka? Es piefiksēju to maizi, grauzdētu maizi. Jā. Jūs esat kurinātājs? Nē. Izklausās, ka kurinātājs pēc zejoļiem, ne? Jā, bet tā kā... Man par tām lūpām nesavišķis. Mēs esam tālu jau. Man jau, es esmu precējusies. Nē, vispār jau nav slikti. Nē, nav slikti. Un ir arī zīmītes, es sagatavoju zīmīt un... Labi. Kā jums liekas? Tiešām būs labi, ja? Jā, ļoti labi. Kā jums likās tas variants? Šausmīgi? Labi. Kaut ko vairāk tur neprasās. Tā kā pa īsu ir tas pantiņš? Jā, kaut ko, ka viņa tur jums tā kā baigi patīk. Tā tur. Drīkst jums nolasīt, tā kā, ja? Tavas acis tik melnas kā ugunī grauzdēta maize. Kā izskatās? Nē, baigi labi. Un vēl zīmīt ir jāprecamies. Jā. A viņu kā viņu sauc? Kristīna. Tu negribēji uzrakstīt vēl papildinājumu? Kristīnai tieši tā kā vajadzētu. Jā, var kā pirmos burtu vārdu un uzvārda pirmā burtus var vienkārši tā uzrakstīt. Jā. Un tev būs pavisam, precamies, ka tu vari jau kurēt. Vat, ka būs tie burti. Tad būs tā īpaši, ja? Īsteri. Tā kā droši. Bet dzējols var tāds palikt, ja? Ļoti labi, ja? Es jums varu nolasīt, ja? Nolasiet, un mēs paklausīsim. Jā. Un novērtēsim, vai es teiktu jā. Jā. Tavas acis tik melnas kā ugunī grauzdēta maize. Tavas lūpas kā nodzisušas ogles. Precamies? Nē? Nē? Tiešām nē? Uzrunāt tāds dzējols. Man liekas, baigi labi varētu aiziet. Nē, jūs pārsvērāt. Jā. Atkarībā kāda izjūta ir jūs pārdzīvot. Jā. Humors tur ir, jā. Tev citu variantu nav, ne? Tas ir tas, ko es... redz, tas ir pats mans gudrots. Tas nav kaut kur paņemts, un es gribu iziet uz tādu kā uz ko oriģinālu. Teiksim, Gan oriģināli, bet tā sievietes vairāk gribētu asociēties ar briljantiem un rozēm. Nē, super. Es vienkārši... Jā, par to iet runa. Es tāpēc cenējos. Man ir vēl šitāds variants. Tāds te uz celīšu, tad, protams, aiziet celītes, es pasniedzu kā šo te. Man jau liekas, ja tev vienkārši ir iekšā, tad dari, kā tev cits liek. Tu esi gatavojies, vecīt, tev iznāk. Jā? Tici man, tev iznāk.